Zvanam Suitu kapsētās ir īpaša loma. Tas skan gan tās dienas vakarā, kad cilvēks ir aizgājis, gan tad, kad kapos tiek gatavotas mūža mājas, arī bēru laikā un abadīšanas beigās. Tradīcija vēstīja, ka šī zvanīšana ir kā ziņas nodošana kapsētā apglabātajiem. Līdz šim Alsungas pagasta lielākie Kalnbirzes kapi bija bez zvanu torņa. Tad pirms gada kapsētu tie, kas bija sapulcējušies, runāja, ka vajadzētu zvanu torni. Un tieši tajā mirklī arī pašvaldībā domāja par to, ka ir jāsāk līdzdalības budžets, kā tas ir likumā noteikts. Tad mēs arī vienojāmies, ka es viņu uzrakstīšu, pārējie lūkšanām atbalstīs un balsošanu, lai mums izdotos. Tā kā droši arī, es zinu, ka šogad tāds tiek izsludināts, tā kā nebaidīties un droši nākt savām idejām. Un ir tā, ka pirmā gadā bija 5000 katram, un tā summa pamazām tiek audzēta, jo pašvaldībā ir jāsasniedz konkrēts procents no budžeta, kas aiziet tieši iedzīvotāju līdzdalībai. Un līdz ar to katru gadu būs šie projekti par arvien lielākām summām, tā ka iedzīvotāji var droši jau domāt par savām idejām, gatavoties, jo projektam ir jābūt diezgan gatavam, jau ar izmaksām aprēķinātām, jābūt jau skicītei, jo ja iepirkuma rezultātā tā summa ļoti neatbilst, vairāk kā 1000 aiziet pa virsu, tad to projektu diemžēl neīsteno. Tā sagatavošanās no iedzīvotāju puses ir vajadzīga pirms tam. Vienam projektam bija paredzēts līdz 5000 eiro, lai tajos iekļautos ar aprēķiniem un skicēm palīdzēja Andris Siliņš. Man visvairāk baidīja tas zvans, jo mēs skatījāmies priesteru Vjačeslavu Polijā, tāds zvans maksāja 2000. Kādu mēs gribējām. Šis īsti nav tāds, bet ļoti tuvu tam. Proporcionalitāte jau ir. Tā kā baznīcās ir savas proporcijas, tas zelta, tas attālums. Ja. Tas šeit arī vajag, lai būtu vismaz 3 metri augsts. Ja. Apmēram tā. Ja. Un, protams, lai būtu jumtiņš virsū un lai zvans nebūtu tā kā uz kuģa, kā tin, 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 tin. Tur jābūt tādam basīgam tonim. Šis ir pirmais projekts, ko Kuldīgas novada pašvaldība īstenojas no iedzīvotāju līdzdalības budžeta. Pavisam pērntam atvēlēti 20 000 eiro 4 projektiem. Tā kā liela nozīme to apstiprināšanā ir iedzīvotāju balsojumam, tad līdzekļi sadalīti proporcionāli pēc iedzīvotāju skaita pilsētās un pagastos. Arī maziem pagastiem ir ļoti liela iespēja iegūt projektus savās teritorijās, jo par viņu projektiem var balsot tas viņu kopienas skaits. Pirmajā gadā mēs saņēmām 9 pieteikumus, no kuriem viens neizturēja nolikuma kritērijas, un savstarpēji konkurēja 8. Un tie bija visi ļoti labi projekti, lielisks ieceres. Un otrajā kārtā jau par tiem izdara savu izvēli iedzīvotāji. Līdz ar to balsojumā 4 iedzīvotāji prāt svarīgākie tiek arī īstenoti. Iedzīvotājiem nav pārāk sarežģīts šis process. Ir jāizvēlās teritorija, jāsaskaņo ar teritorijas īpašnieku, jāuzraksta projekta pieteikums un tā kā stāme un skice jāiesniedz. Vienlaiks, protams, ļoti būtiski, lai projekts būtu saskaņā ar pašvaldības funkcijām, ar to, ko nosaka likums, vai tā ir rekreācijas zona, vai tā ir kāds publisks sabiedrisks pasākums, vai varbūt kāds rotaļu laukums un elements, ko kādā pagastā kāda iedzīvotāja kopiena vēlētos redzēt. Šie ir vienkārši veidi projekti un ikvienam pieejami un ļoti praktiski. Par to, ka pašvaldībām no 2025. gada savā budžetā ir jāparedz līdzekļi iedzīvotāju līdzdalībai, viņu ieteikumu īstenošanai, lēma valdība. Tie ir vismaz 0,5% no konkrētās pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem. To gan ļauts ieviest pakāpeniski vairāku gadu laikā, tāpēc situācija pašvaldībās ir ļoti atšķirīga. Piemēram, Liepājā tie ir 0,4% un vairāk nekā 257 000 eiro, bet Kuldīgas, Talsu, Dienvidkurzemes un Tukuma novados pērn sāk ar 0,1%. Arī vienam projektam maksimālā summa pašvaldībās atšķiras no 3000 līdz pat 30 000 eiro. Pavisam nebija daudz balsu tiem projektiem, kuri uzvarēja. Mēs redzam, ka iedzīvotāji iesaist vēl ir jāaktualizē ar vien vairāk un jāstāst un jāinformē. Pagājušajā gadā Kuldīgas novada pašvaldībā līdzdalības budžetam tika atvēlēt 20 000 eiro. Un jau šogad budžetā tam ir paredzēti 45 000 eiro.
Ejot laikam un gadiem, tā summa pieaugs. Un mēs plānojam, ka 5 gadu laikā mēs sasniegsim to procentu, kas ir likumā noteikts. Nevienā Kurzemes pašvaldībā atzina, ka šobrīd pārsvarā tiek īstenoti pagājušajā gadā apstiprinātie projekti. Dažviet jau ir zināms šī gada ieceres, bet ir pašvaldības, kurās jaunais projekta konkurss vēl tiks izsludināts. Ieva Benefelta, Lands Perševics, Skrundas televīzija.